Un tā, ņemot rokās, turot rokā Trabuko un Brain un Select, tātad itāļu un tagad arī jauno mums Latvijas tirgumu jauno ukraiņu zīmolu spoles, gribās nedaudz pastrīdēties ar tiem, kas saka, ka pa tiem 50, 60, 70 eiro, ko pamatā visas spoles šajā veikalā maksā, nevar nopirkt labu spolu. Sakiet, lūdzu, kāpēc cepmanim, kuram pamatā, vai kurš cepē reti, vai kuram gribās pamēģināt kaut kādu vienu no cepas veidiem, vai, teiksim, ar pludiņu viņš makšķerē, tur vimbu laikā kaut kādu mēnesi pavasarī un pārējā laikā tur feeders, spinnings un tā tālāk. Priekš kam likt uz tās makšķeres superdārgo kaut kādu japāņu spoli? Jā, japāņu spoles ir kvalitatīvs. Viņas ir kvalitatīvs, bieži vien, bet viņas ir arī stipri dārgāks. Lētajā un vidējā galā es noteikti, es neredzu nevienu iemeslu nenopirkt, kā piemēram šādu te Trabuko spoli. Šitas izmērs gan ir tāds jau vai nu Big Bites, tātad lielās gumijas, vai nu feeders, ja šī te 6000 izmēra spole, un ļoti, manā skatījumā ļoti labi. Tā ir tāda viena no tām, kuras ienākot šajā veikalā, vienmēr ņem un spēlējos līdz brīdim, kamēr es viņus tiešām sev iegādāšos. Droši skatāmies uz šo zīmolu spolēm. Brain, Select, Flagman, no itāļu zīmoliem praktiski visplašāk pārstāvētais laikam ir tieši Trabuko Latvijas veikalos. Labas, godīgas cenas par ļoti labu, ļoti kvalitatīvu inventāru. Un es laikam makšķerēšanas visā inventārā vissarežģītākā lieta. Un, teiksim, ņemot vērā, turot rokā šo te Trabuko spoli, gribās teikt, itāļi, malači. Kurā veikalā var apstīties šīs visas smukās lietas? Protams, ka Zebra Master. Brauciet ciemos un paņemiet rokā šo spoli, sapratīsiet, lieta.